Čau! Cerams, jaunakmens karjerā iegūtās rētas un pušumi ir sadziedēti. Šobrīd esam priecīgi izziņot un aicināt Stirnbukas kārtējā piedzīvojumā. Atrodos Ābalas kreisā krasta Pietekas Imulas stāvkrastā. Aiz manis strauju Imula, dažām krācītēm un kaskādītēm, un tepat blakus ir burvīgas pļavu sistēmas. Ideāla vieta, kur sagaidīt gada īsāko nakti un kur draudzīgi kopā izlaikāties un jāstri pavadīt gada garāko dienu. Atrodamies pie Buses pilskalna, kas reiz sensenos laikos bija varanās Kuršu zemes vanemes ekonomiskais un ģeopolitiskais centrs. No šejienes tika kārtot darījumi gan ar lībiešiem, gan ar prūšiem. Senlai aizvēsturiskos laikos veidojuši ledāju kušanas ūdeņi. Pati nogāze nav pārāk augsta. Vidēji tā sasniedz 30 metru augstumu, bet ir atsevišķi posmi, kur arī būs 40 metru cēlums. Ikri jutīs. Atrodamies vietā, kur tiks izvietots sacensību centrs. Tas, ko mēs šobrīd varam tikai nojaust, tā ir Straujupe Imula, kuras līkloči veido šo amfiteātru dabisko aizmugurē fonā. Jā, šī ir labiekārtota turisma apmetne un jau daudzus gadus kalpo kā izcils pasākumu norises vieta tiem, kas vēlas būt tuvumā dabai. Sacensību centrā izcenas ir sunēti saulgrieži. Būs piemērota vieta, kur aizdegt šī gada saulgriežu īsākās nakts rituālo ugunskura pasākumu beigās. Kad tadienē 21. jūnijā, protams, šī būs tā diena, kad Stirnbuka šķērsos upes vairākas reizes, Imulu, Āmulu un arī Ābalu. Dažviet tiks būvētas tiltu sistēmas, dažviet izmantosim esošās konstrukcijas, dažviet iespējams būs jāiet pa brāslu, tā kā sagatavojam maiņas zeķes, jo iespējams garāko distanču dalībniekiem pilnīgi noteikti kājas varētu būt slapjas. Seriāla gaitā Kalnu karalis mums ir bijis gan stadionā, gan pludmales smiltīs, bet pirmoreiz seriāla vēsturē Kalnu karaļa sprints sāksies upes vienā pusē un finišs būs ielais otrā krastā. Šī puse Imulai, tas, ar ko mēs rēķinamies, ielais stāvkrasti nav pārāk augsti, bet katrā pusē tie ir kā 30 metri, tā kā savus augstuma metrus takskrēja salasīs arī šeit. Un šāds izskatās dabiskās pļavu sistēmas, kuras 10 000 gadu laikā cilvēki ir iekopuši. Un dabas miedarbībā ir izveidojies tāda ainava, ko mēs uzskatām par tādu arhetipiski skaistu latvisku vidi. Un nevelti apkaime Buses pilskalna apkārtnē ir viena no skaistākajām turisma ceļojuma galamērķiem, es teiktu, visā Latvijā. Līdz Kalnmuižai atskries un otras Ābalas kreisā krasta Pietekas Amulas ūdens priekus baudīs garākās distances Garmin Lūsis dalībnieki. Šajā vietā buki viesojušies ne reizi vien, tā ir labi pazīstama, un šī ir trases tālākais punkts, kur sasniegs buki. Te viesosies arī, protams, lūši, zviedru cepurs, paši rodēja kalnu korīti, lai tālāk caur mīlestības taku dotos atpakaļ Buses pilskalnu virzienā. Iespējams, paši rudītākie Stirnbuki atceras vēl 2015. gadu. Tieši šeit tika organizēts pēc kārtas 3. takskrējiena seriāls Stirnbukas posms vēsturē. Edvīns Balods, šīs vietas saimnieks, vienmēr ir laipns pretim nākošs un Stirnbukiem ļoti atsaucīgs. Tā kā zviedru cepure, paldies! Šī ir tā tipiskā Ābalas senlais ainava, dēļ kuras turisti uz šo pusi jau brauc jau, nezinu, 150 gadus un vairāk. Arhetipiskā skaistuma sajūta ir veidojusies gan dabai, gan cilvēkam iedarbojoties. Iedomājieties, kāds šeit būtu skats, ja cilvēks nebūtu reiz gadā to ielējis pļavu izpļāvis un te būtu tikai krūmi un brikšņi. Katram sev cienošam Stirnbukam un Latvijas apceļotājiem ir jāapmeklē, un kad vēl tad, ja ne saulgriežos, vai ne? 21. jūnijā dosies Buses pilskalnu virzienā, atbrauc izrotājies, paņem līdzi uzvelc baltu kreklu un neatstāja mājās pērngada Jāņu zāles un vecos vainagus. Sacensību dienas noslēgumā iekursim lielo saulgriežu ugunskura, domāsim labas domas un veciem vainagiem vieta ir šeit. Tiekamies!